Ka nevienam nav iebildumu. Un pārējām pie dienas kārtības. Vēl jautājums, vai kolēģi otrā puse ekrāna mums dzird, vai kāds varētu atsaukties? Labdien, jādzirdam. Dzirdat, lieliski. Tātad, un redzat arī ekrānu, ja? Jā. Ļoti labi, paldies. Tātad šodien dienas kārtība mums ir daži jaunumi par biofot nosacījumiem, bet tas būs ļoti īsi. Tad mums ir Latvijas Zinātnes padome lielā sastāvā. Mēs varēsim dzirdēt viņu padomus par to, kā lietot ENSDIS biofotam un uzdot arī jautājumus. Un otrs temats, kas mums šodien ir, ekrāna otrā pusē mums ir aizsardzības ministrijas inovāciju departamenta, es ceru, ka es nosaucu pareizi, pārstāvi, kur mums varēs komentēt par duālu pielietojumu tehnoloģijām. Un pēc tam, protams, varam parunāt vēl arī neformālā vidē, mainīties viedokļiem. Tātad, kas ir jauns noticis? Jauns noticis ir tas, ka ministra kabineta noteikumos ir parādījusies jauna frāze par to, ka platformas projektu vadītājs var būt doktorants vai doktora zinātniskā grāda pretendents. Tas neko nemaina biofot nolikumā, jo nolikums atsaucās vienkārši uz šo ministra kabineta noteikumu punktu, bet tas paplašina pretendentu loku, protams. Kā tas notiks, par to vairāk detaļās izstāstīs Latvijas Zinātnes padome, bet principā tā tad ir pašdeklarācija CV, un zinātnes doktora grādu pretendentiem tā būs augstskolas izziņa. Par doktorantiem Latvijas Zinātnes padomē ir iespēja pārbaudīt šo informāciju valsts izglītības informācijas sistēmā, bet par grādu pretendentiem tātad šī izziņa ir vajadzīga. Un vēlreiz atgādināšanai, tātad vispārīgie jautājumi biofot@OSI.LV, vaicājāt savām projektu daļām par administratīvajām sadaļām un kontaktējieties ar mentoriem par visām pārējām lietām, par pozicionējumu, par pitch ziņojumu, par TRL līmeni un tam līdzīgi. No manas puses tas ir viss, un ar šo es gribētu tagad atdot skatuvi Latvijas Zinātnes padomē. Inete Kurzemniece, lūdzu. Mēģinām tikt pie prezentācijas. Jā. Jā, labdien, cienējamie zinātnieki. Prieks jūs visus redzēt Organiskās sintēzes institūcijā telpās, gan šajpus ekrāniem, gan vienpus ekrāniem. Un kāda mums ir bijusi pieredze? Mēs esam redzējuši, ka jums ir bijusi infodiena, un jums ir arī jau daudzas lietas stāstītas, līdz ar to Latvijas Zinātnes padomē atliek pats vieglākais. Atliek nolīdzināt malas, atliek pastāstīt dažas tehniskās lietas, un konkrēti es pastāstīšu par galvenajiem nosacījumiem, droši vien mazliet dublējoties ar to, ko jūs zinat, par normatīviem aktiem, par iesniegumu aizpildīšanu, administratīvu un zinātnisko vērtēšanu, un atkārtosim vēlreiz. На перекрестке с круговым движением сверните направо. Laika grafiku. Tā, nu es ceru, ka ir redzama prezentācija un dzirdam mani. Ja? Un vēlreiz gribu atkārtot galvenos nosacījumus. No pirmais un pats lielākais ir 7. novembris, kas ir jāievēro. Svētki ir priekšā, bet pirms svētkiem aicinu pastrādāt, un 7. novembris 23:59 ir pēdējā minūte, kad ir Nacionālā zinātniskās informācijas sistēmā ir jāievieto projekta pieteikums. Projektu kopējo šī te ministra kabineta noteikumu un šīs visas platformas mērķi jūs noteikti zināt, tās ir pētniecības un inovācijas, akcents uz vārdu inovācijas, ir 2 viedās specializācija jomas, kas ir pamatā, un dalībnieki, gan projekta iesniedzēji, gan sadarbības partneri ir zinātniskās institūcijas, kas ir reģistrēts Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā. Tas nozīmē, ka sadarbības partners no ārvalstīm kā partnerus piesaistīt nevarēs. Nauda šoreiz ir līdz 190 000, nepārsniedzot kopā ar sadarbības partneri. Projektus īstenojam līdz 8 mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā var arī mazliet pagarināt, bet ne ilgāk kā 26. gada novembra beigas. Un tad visbeidzot ir tā
alfabēta daļa ar burtiem, kas nozīmē iesniegumu tehniskās daļas. Un par visu pēc kārtas tālāk. Tātad projekta tēmai. Par citiem trešvalstniekiem. Uzdevums. Kolēģi, varbūt nomūtēt, jo mēs automātiski to nedaram. Mums ir brīva politika attiecībā uz Nedrīkstības universitāti. Kolēģi, lūdzu, varētu izslēgt mikrofonu, kas ir otrs. Nē, es mēģināšu atrast, kas runājās. Šķiet, mikrofons bija ieslēgts Ievai uz brīdi, bet vairs nav. Slēdz atpakaļ, jā. Jauki, tad es tikai vienu šoreiz duetā nebūs. Un tātad projekta pieteikumiem ir jābūt vienā no viedās specializācijas jomām, vai nu biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijas un farmācija, vai arī fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženieru sistēmas. Projekta vadītājs. Es arī būšu tā, kas atkārtos, ja projekta vadītājs šoreiz tātad ir ne tikai zinātnieks, bet arī doktorants vai doktora zinātniskā grāda pretendents. Projekta vadītājs var, un arī galvenais izpildītājs, var iesniegt vairākus projektu pieteikumus vai piedalīties vairākos projektu pieteikumos, bet ar tādu nosacījumu, ka kopējā pilna laika slodze tomēr ir ne vairāk kā viena. Tiem, protams, ja tiks akceptēti abi projektu pieteikumi vai visi, ko jūs iesniedzat. Ja? Tad vēl par izmaksām. Izmaksas, protams, nemainīgi, kā arī pirmajā kārtā ir attiecināmas no tā brīža, kad platformas vadības grupa pieņems lēmumu par projektu īstenošanu, un finansējums dalās tāpat kā visos citos projektos, tiešajās un netiešajās izmaksās, atšķirībā, piemēram, no fundamentāli lietišķiem pētījumiem, projektiem vai valsts pētījumu programmām. Šajos konkursos attiecināmās izmaksas ir lielākas. Tās ir līdz 25% no izņemot ārpakalpojumus. Un tālāk jau, man neiet tālāk, negrib sadarboties. Mēģināsim. Šis ir skaisti, bet es gribēju mazliet kaut ko citu. Mēģināsim manuāli pārstāvēt. Jā, lūk, šo jau noteikti jūs esat redzējuši informācijas dienā, bet gribēju uzsvērt kā būtiskākās izmaiņas. Tātad iepriekšējā kārtā bija ļoti līdzīgs formulējums par rezultātiem, bet viņš nebija īpaši veiksmīgs, jo radās papildus jautājumi, cik tad ir rezultāti jāplāno, vai tikai viens vai vairāki, un šoreiz tas ir precizēts. Līdz ar to pievērš uzmanību, ka ir daudz un dažādi rezultāti paredzēti, obligāts. Un vismaz viens ir tehnoloģija gatavības līmeņa paaugstināšana, un šis var būt arī vienīgais rezultāts. Ja, tad ir precīzāk mazliet definēts. Un, protams, arī vēl gribu atgādināt, ka projektu pieteikumu administratīvo un zinātnisko ekspertīzi veiks un palīdzēs platformai Latvijas zinātnes padome, un apņemamies šo visu veikt līdz 27. februārim. Šeit jūs redzat normatīvos aktus, kas pasaka, kas ir valsts pētījuma programmas, kā viņas darbojās, kā viņas īstenojums. Jums pamatā ir jādarbojas ar nolikumu un ar ļoti daudzajiem nolikuma pielikumiem. Lūdzu, neapmūst, es zinu, ka tas izskatās baisi, bet viena no šīm daļām ir metodikas, kas jums tiešām būtu liederīgas. Pirmām kārtām tā ir metodika, kā vērtē industriju eksperti jūsu projekta pieteikumus un tieši inovācijas daļu. Varat paskatīties arī 6. pielikumā, kā ir jānoformē pieteikuma B daļa, lai viņu ļoti labi varētu novērtēt zinātniskie eksperti. Savukārt zinātniskie eksperti, kā vērtēs un kāda būs metodika un kādiem kritērijiem pievērsīs uzmanību, varat paskatīties 12. pielikumā. Un administratīvās vērtēšanas kritērija metodika ir tā,
kur jūs varat tā kā ieķeksēt, ka visi pielikumi ir pievienoti un nekas nav piemirsies. Un tālāk jau es mazliet detalizēti stāstīšu par katru no šiem alfabēta burtiem, ko tas nozīmē, kas ir tā pieteikuma veidlapa, kas ir tā informācija, kas katrā no sadaļām ir jāievieto. Es pārslēdzu, mums ir jūs. Jā. Pārslēdzu, ne? Ejam tā. Nu, jā. Tātad jūs jau visi darbojaties ar mūsu vēsturisko informācijas sistēmu. Ļoti daudziem ir ļoti dažāda pieredze par šo. Diemžēl arī mums šī sistēma savu darbības laiku ir, varētu teikt, noslēgusi, bet diemžēl pagaidām mums jaunas nav un strādājam ar to, kas ir. Mums ir uzsākts darbs pie jaunas sistēmas izveides, kur iespējams būs ārējais pakalpojums, kas mums nodrošinās informāciju, bet tas vēl ir izstrādes stadijā, un šogad pilnīgi noteikti mēs šo sistēmu neredzēsim kopā ar jums. Un tātad ņemam Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēmas saiti, pieslēdzamies, ļoti daudziem no jums jau šī sistēma ir, un ejam uz priekšu, un jūs varat viņā ielogoties, uzrakstīt visus lietotāju vārdus, paroles, jūs esat reģistrēti. Tie, kuri nav reģistrēti un ir jau pienācēji šai sistēmai, tiem nu gan ir vai nu jājautā jūsu zinātniskās institūcijas administrācijai to palīdzēt izdarīt, vai arī Izglītības un zinātnes ministrijā informācijas tehnoloģija departaments Kristīna Vinžanova, jāraksta iesniegums un jārēķinās ar to, ka kāda diena var paiet, kamēr jūs pieslēdz šai sistēmai. Tā kā jārezervē diena, ja neesat. Un tālāk izvēlamies LZP moduli, ejam tālāk. Sistēma jūs ļauj izvēlēties, pievienot jaunu projektu, un tagad mans lūgums ir neapmulst, jāseko šeit fundamentāli un lietišķo pētījumu projekti. Tas var būt drusciņi mulsinoši, bet tas, diemžēl, ir sistēmas īpatnība, lai mums nevajadzētu ļoti pielāgot visu, un tas viss maksā naudu. Izvēlamies fundamentāls lietišķos pētījumu projektus, un konkrēti jūs jau redzat Organiskās sintēzes institūts, pētniecības un inovāciju projektu 25. gads, 2. konkurss. Izvēlamies šo, un tālāk jau sākas attiecīgi aizpildāmās daļas, kuras sastāv no vispārīgas informācijas, zinātniskās grupas, projektu rezultātiem, budžetu, un tālāk par katru no šiem. Tad jūs redzēsiet laukus, aizpildat secīgi visus, kas no ir prasīts, to lūdzu aizpildīt. A daļa ir latviešu un angļu valodā. Šeit es gribēju pievērst uzmanību tam, ka atslēgas vārdi ir ļoti būtiski, jo tieši pēc atslēgas vārdiem, kurus jūs būsiet izvēlējušies, un pēc projekta kopsavilkuma mēs meklēsim ārvalstu ekspertus. Jo precīzāk savai tematikai jūs būsiet izvēlējušies atslēgu vārdus, jo precīzāk mēs varēsim atrast ārvalstu ekspertus un viņu tematisko atbilstību jūsu vajadzībām. Un ja projekts ir starpdisciplinārs vai multidisciplinārs, ļoti jādomā par atslēgu vārdiem, ko jūs vēstat un ko jūs pasakat mums, kas mums ir jāmeklē. Ja? To es tā kā gribētu mazliet akcentēt. Un vēl es gribētu akcentēt, ja jūs visu šo te skaisti aizpildat, neaizmirstat kopsavilkums latviešu un angļu valodā. Dažreiz gadās tā, ka iesit kādu simbolu un tālāk jau pēc tam aizpildīs, un kopsavilkums parasti ir jāaizpilda pēdējais, jo tā taču ir loģiskāk. Diemžēl tās simbols paliks un jūs nevarēsiet palabot. Ejam tālāk, un tālāk jau mēs nonākam pie sadaļām, kas ir projekta iesniedzējs. Kā jau es minēju, projekta iesniedzējs tradicionāli visām valsts budžeta programmām, šī ir tieši tāda pati, ir Latvijā reģistrēta zinātniskā institūcija, kura atbilst pētniecības organizācijas statusam, un sadarbības partners arī ir Latvijā reģistrēta zinātniskā institūcija, kura atbilst statusam un, protams, ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.
Tālāk jūs redzat sadarbības nosacījumus. Protams, ir tikai loģiski, ka sadarbības partnerim ir gan juridiska atbildība, gan arī nepieciešamā infrastruktūra un pētniecības pieteikumā savas sadaļas, kur viņi uzņemās atbildību par šo sadaļu vai šo tematisko uzdevumu īstenošanu. Ejam tālāk. Un tālāk jūs redzat šīs tēles, kur tas viss ir tehniski jāieraksta. Tā mazā sarkanā zvaigznīte nozīmē to, ka lauki ir obligāti. Es domāju, ka šeit jums nekādu tādu pārsteigumu jautājumu nevajadzētu būt, tāpēc mēs varam iet uz nākamo slaidu. Un šeit jūs pievienojat vai nu reģistrētu vai nereģistrētu projektu vadītāju. Reģistrēts ir tāds, ka jūs jau esat šīs sistēmas lietotājs, un nereģistrēts tāds, ka sistēmai tas būs jaunums. Ko es gribētu minēt vēl? Ja jūs pierakstat pirmo reizi nereģistrēt cilvēku, tas nenozīmē, ka viņam būs NISDAS lietotāja tiesības. Tad tā piekļuva, pielaide, ja jūs kāds cits ieraksta jūsu vārdu uzvārdu, nenozīmē, ka jums automātiski ir šīs sistēmas lietošanas tiesības. Tā kā tas ir tā mazliet jāpieskata. Ejam tālāk, un tālāk jau esam aizpildījuši pamata vispārējos informācijas daļu, varam strādāt tālāk ar zinātnisko grupu. Kas ir zinātniskā grupa? Zinātniskā grupa ir projekta vadītājs, kuram ir zinātniskais grāds, projekta vadītājs, kurš ir doktorants, un šo te mēs varam pārbaudīt, parādīšu arī kā, un projekta vadītājs, kurš var būt arī doktora zinātniskā grāda pretendents. Bez tam vēl ir arī galvenie izpildītāji. Galvenie izpildītāji ir vai nu zinātnieki, vai nu speciālisti. Un vārds speciālisti pēc ministru kabineta noteikumiem nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir maģistra grāds, vismaz maģistra grāds. Un vēl bez tam ir arī izpildītāji. Un izpildītājiem, es domāju, ka arī infodienā jūs to stāstījāt, ja? Izpildītājiem nav noteikta kāda izglītība vai kvalifikācija, kādam ir jābūt. Un bija, cik es esmu dzirdējis, arī redzējis no e-pastiņiem, ir jautājums par biznesa attīstītājiem. Kurā kategorijā viņus likt un kā viņus labāk atalgot un kur viņi ir visiederīgākie. Nu, tad tās iespējas ir vairākas. Pirmā iespēja ir tā, ka viņš ir ļoti iederīgs projekta grupā. Un, protams, ja cilvēkam ir maģistra grāds, jums ir iespēja, ja viņam ir pietiekami liela darba uzdevuma daļa, jūs viņu varat ielikt kā varbūt vienu no galveniem izpildītājiem. Ja tā darba daļa ir mazāka, kas projektā ir paredzēta, un tie uzdevumi ir tādi salīdzinoši mazāki, un netik plaši un netik daudz, viņš var būt izpildītāja statusā, un šajā gadījumā viņš ir zinātniskās, ja vispār projekta grupas dalībnieks un attiecīgi ir darba līgums un saņem atlīdzību tāpat kā visi citi grupas dalībnieki. Ja šis cilvēks ir domāts kā konsultants, kurš tikai dažkārt ieskatās, ko jūs darat un pakonsultē, tad vislabāk būtu nelikt viņu zinātniskajā, jeb tajā projekta grupā, bet kā ar pakalpojumu, ja tas ir kādos retos gadījumos, ja viņš nestrādā institūcijā, bet ir, piemēram, platformai tāds viens, ar ko var pakonsultēties atsevišķos gadījumos, tad labāk būtu izvēlēties šo variantu. Šeit tad vēl gribētu pievērst uzmanību, ka mēs varbūt ejam tad arī tālāk, un tad viss būs kopā. Jūs ievadat katru projekta grupas dalībnieku ar paredzētajām slodzēm. Slodzes minimums nav noteikts. Slodzes maksimums ir viena pilna slodze. Un zinātniskajam projekta vadītājam un galvenajam izpildītājam neaizmirstam pievienot dzīves gājuma aprakstu obligāti angļu valodā. Latviešu valodā jūs varat pievienot, varat nepievienot, bet obligāti angļu valodā. Un arī tur vēl vajadzētu pievienot atsevišķus dokumentus. Zinātnieks ir persona ar doktora zinātnisko grādu, un šo mēs pārbaudām administratīvās vērtēšanas ietvaros, redzam, kas ir norādīts dzīves gājuma aprakstā, un ir diploma kopija. Doktorants ir arī redzams dzīves gājuma aprakstā,
un mēs pakonsultējamies ar visu sistēmu, kas mums ir pieejama, un mēs redzam, ka doktorants ir ievadīts un nekādu papildus jautājumu mums nav. Mazliet grūtāk ir doktora grāda pretendentiem. Un šī gadījumā bez dzīves gājuma apraksta varētu būt situācija, kad viss sistēmā viņa nav ievadīta. Un tad nu gan mēs lūgsim augstskolas iesniegt izziņu, kurā sakrālai frāzei, minimālai sakrālai frāzei ir jābūt, ka šī persona ir doktora zinātniskā grāda pretendents. Mēs mazliet arī pārunājām ar platformu. Bija dažādi varianti, ko rakstīt, tur datumus var ierakstīt, kad notiks aizstāvēšana vai kad ir iesniegts promocijas darbs, bet katrā ziņā tā ir brīva izvēle. Galvenais ir sakrālā frāze, kad ir doktora grāda pretendents, un tad jau ar to mums pietiek. Un katrai augstskolai ir sava izziņas forma, kā augstskola to dara, un nevajag tādu vienotu unificētu, bet galvenās ziņas būs iekšā, mēs sapratīsim, ka pretendents tiešām darbojās pētniecībā, ir aktīvs, nekur nav aizbraucis un tiešām darbojās un grib vadīt projektu. Ejam tālāk. Un tālāk ir vispārējā daļā rezultātu daļa. Par to jums arī noteikti infodienā stāstīt daudz vairāk. Es par to negribētu iedziļināties vēl, bet vēlreiz un vēlreiz galvenais ķeksītis ir šis te, kad izstrādes sākotnējā tehnoloģija gatavības līmeņa paaugstināšana ir par vismaz vienu vienību. Ja jūs izvēlaties pievienot vēl kādu rezultātu, tā ir pilnīgi jūsu izvēle, jūsu projekta specifika, un šis, es nedomāju, ka tas būs kāds mīnus vai kāds liels plus, ja jūs pēc iespējas vairāk rezultātus ieķeksēsiet, ja? Es domāju, ka varbūt jums ir jāfokusēs tieši uz to, kas ir šīs platformas mērķis un galvenais uzdevums, tad tā ir inovācija un tā ir tehnoloģijas gatavības līmeņa paaugstināšana. Un, ja jums ir kāds blakus produkts, jūs to varat darīt, bet galvenais uzdevums jums paliek šis. Nākamajā slaidā jūs redzēsiet jau budžetu. Un budžeta arī nav nekādi pārsteigumi. Tas ir tas pats, kas bija pirmā kārtā. Tie, kas ir strādājuši ar fundamentāli lietišķiem projektiem vai valsts pētījumu programmām, arī ir šādu tabuliņu redzējuši, aizpildam pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem detalizētāku informāciju, no kā sastāv, piemēram, pakalpojumi šeit nevajag uzrādīt, bet ir 1 gads un ir konkrētās summas, netiešās izmaksas, tātad ir 25% un ir sadaļas, kas aprēķināsies automātiski. Nākamajā slaidā jūs redzat piemēru par to, kā tas apmēram plus mīnus izskatās, un atceramies, ka, protams, budžetā ir kaut kāda daļa jāveltī arī sadarbības partnerim, jo neviens par paldies vien varbūt negribēs ar jums strādāt kopā. Vispārējā daļa par budžetu ir aizpildīta, un varam pievērsties jau B daļai. B daļā šeit ir ļoti svarīgi, B daļa sastāvēs tāpat kā fundamentālam lietišķiem pētījumu programmam, valsts pētījumu programmam, 3 pamata daļas. Pirmā pamata daļa ir projekta, zinātniskie projekta kvalitāte, projekta novitāte, pieredze iepriekšējā, esošās situācijas raksturojums. Nākamā daļa būs ietekmes daļa, kurā varbūt tie, kuriem būs tas duālais pielietojums, par ko stāstīs aizsardzības ministrijas kolēģis, es domāju, ka ir vērts arī ietekmes daļā šo te pateikt. Ja tas būs, tad kā jums šis projekts ietekmēs gan ne tikai jūsu inovāciju, bet arī tomēr drošības jomu. Un visbeidzot ir īstenošanas sadaļa, kurā mēs vairāk pievēršamies darba plānam, veidojot to vislabāk būtu tabuliņā. Tur arī projekta pieteikumā varēs ielādēt, tā ir čērt diagramma, jūs rakstat gan galvenos uzdevumus, arī mēnešus, kuros jūs tos izpildat.
Un tas ir tradicionāli, kā jau tas ir visiem projektiem. Un visbeidzot, gribēju piebilst, ka šeit ir latviski, angliski, B daļa ir obligāti angļu valodā, latviešu valoda nav obligāta. Un ieliekam sistēmā PDF formātā, saglabājam, protams, lai nekas nepazūd, un tālāk dodamies jau uz citām tehniskajām daļām. Vēlreiz gribēju mazliet par B daļu piefiksēt to, ka atšķirībā no iepriekšējām reizēm mēs esam ar platformu vienojušies, ka B daļa būs īsāka, nevis 12 lapas puses, bet 6. Es nezinu, vai tas ir labāk, kā kuram var būt, ja? Bet tomēr visi tie kritēriji, ko es stāstīju iepriekš, ir jāiespiež sajās 6 lapas pusēs. Manuprāt, tas ir grūti, bet domāju, ka liekvārdība šeit nekāda nav iespējama. Tā kā par šo te vēl pievēršat uzmanību par tām 6 lapas pusēm. Un tad gan mēs varam jau doties tālāk. Dzīves gājuma apraksts ir C daļa. Šeit jums visiem jau šāds informācija ir. Paskatāmies, vai informācija ir atjaunota un pieliekam sistēmā tajos laukos, kur bija projekta vadītāja un galveno izpildītāja vārds, uzvārds un arī dzīves gājuma aprakstu to pievienojam. Tātad izpildītājiem dzīves gājuma apraksts nav jāpievienā. Ko vēl nepateicu, ka izpildītājs var būt ar vārdu un uzvārdu jau zināma persona, un izpildītājs var būt vēl kāds, kur jūs tikai piesaistītie projektam tajā brīdī, kad viņš tiks apstiprināts. Un tad jūs gan rakstat izpildītājs 1, izpildītājs 2. Ja? Protams, izpildītājs var būt arī studējošais. Tālāk, kad esam ievietojuši dzīves gājuma aprakstu, ievietojam pārējās tehniskās daļas. Tie, kas klausījās šo semināru iepriekš, bija vēl tāda daļa, kur bija nesaimnieciskā darbība. Šeit tad mēs esam, lai to pielikumu, tā ir ļoti daudz, mēs esam integrējuši, ka D daļa, kas ir projekta iesniedzēja apliecinājums, šeit tad ir jāapliecina viss, ko vien var tā institūcija izdarīt, gan kad ir PO status, pētniecības organizācijas status, gan kad informācija ir patiesa, gan arī par finansēšanas nosacījumiem. Un šeit, kur ir tie finansēšanas nosacījumi, tur būs tekstīņš par to, ka jums ir nesaimnieciska pamatdarbība. Tur viņš būs paslēpts. Ja? Un tālāk ir tās pārējās lietiņas. Ja, tad apliecina arī, kad ir nesaimniecisks raksturs gan projekta iesniedzējiem, gan sadarbības partneriem. Par F daļu. Tā ir grāmatvedības politika un apgrozījuma pārskats. Tām institūcijām, kuras ir startējušas fundamentālos lietišķos pētījumu programmās 25. gadā vai valsts pētījumu programmās, otrais šie te dati nav jāieliek. Vienīgais, ko es gribēju pateikt, bija institūcijas, kuras fundamentālos lietišķos pētījumus, jo tas konkurss bija pavasarī, vēl nebija pa 24. gadu pārskata. Pārbaudiet, vai ir. Ja nav, pievienojiet, ja ir, viss ir ļoti jauki un kārtībā. Un tālāk šī gadījumā šajā konkursā ir divi citi pielikumi, kas patiesībā ir integrēti, apvienoti pirmās kārtas vērtēšanas un otrās kārtas pielikumi. Un šeit es gribu mazliet atgādināt, ka pievienojam arī pirmai kārtai prezentācijas veidni. Prezentācijas veidne ir maksimums jāveido tik gara, lai jūs maksimums varētu iekļauties stāstījumā 5 minūtēs. Un ir jāizpilda, šeit viņu ievietojam. Attiecīgi ievietojam arī G daļu. Un G daļa jums bija tāds īss aprakstīns angļu valodā. Jā, angļu valodā noteikti, ja es aizmirsu piebilst, tā informācija ir angļu valodā. Un G daļa arī ir angļu valodā, veidlapiņa arī ir pieejama konkursa mājaslapā. Un šī veidlapiņa ir tāda faktiski ļoti īsa, koncentrēta informācija,
kas ir projekta idejas pieteikums vairāk. Šī ir 3 lapas pušu gara informācija, un šeit tas uzsvars ir uz to inovatīvo aspektu, uz komercializācijas potenciālu tā, lai ārvalstu un Latvijas inovāciju kompetentās personas, kas jums vērtēs, varētu novērtēt gan jūsu tehnoloģiju gatavības līmeni, gan arī saprast to, ko jūs plānojat, kāds tad jūs būs tā galvenā ideja, ko jūs gribētu attīstīt. Nu, lūk, tagad visas tehniskās sadaļas ir aizpildītas. Šeit redzami lauciņi, klik, 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 visu ievietojam, paskatāmies, vai ir iekšā vai saglabāts. Tas ir svarīgi, jo dažkārt šies daudzās daļas kaut kas varbūt nojūg, kaut kas piemirstās. Visu esam salikuši, ejam uz nākamo slaidu, un tālāk jau sākas saskaņošanas process. Protams, mēs saglabājam, pārskatām, lai viss ir labi, un nododam saskaņot vadītājam. Vadītājs visu pārskata, vadītājam ir iespēja atgriezt un pateikt, kaut kas ir piemirsies, vai arī saglabāt, saskaņot, un tālāk jau būs iesniegt saskaņošanai parakstiesīgai personai, tā, kas jūsu konkrētajā zinātniskā institūcijā ir deleģēta parakstīt. Tam tad arī nododam parakstīt, un šeit arī pēdējā pārskatīšanas iespēja ir, vai viss ir saglabāts, viss ir, un ir parakstīšanas poga apstiprināt, un beigu galā būtu jābūt 2 zaļām podziņām, un tā galvenā podziņa, ka projekta pieteikums ir iesniegts. Lūk, tas arī īsumā ir viss par mūsu sistēmu, un tālāk sākas darbs Organiskās sintēzes institūta administrācijas daļai, Zinātnes padomes administrācijas daļai, un mēs sākam administratīvo vērtēšanu. Ja iepriekš administratīvā vērtēšana bija atsevišķi gan pirmai kārtai, gan otrai kārtai, tad mēs esam draudzīgi nodeleģējuši, ka tā būs padomes atbildības joma un salikuši vienā. Vispirms tātad mēs veicam administratīvo vērtēšanu, es parādīšu ar tabuliņu, kam mēs iesim cauri. Paralēli jau, lai mēs nekavētu darbu, jo mēs esam solījuši izdarīt 8 nedēļu laikā zinātnisko ekspertīzi, mēs sākam meklēt ekspertus Eiropas komisijas vai tā līdzvērtīgā datu bāzē, mēģinot akcentēt šo te ekspertu praktisko pieredzi, inovāciju pieredzi. Zinu, ka ir bijuši gadījumi, ka tie pieteicēji, kuri nav saņēmuši pozitīvu vērtējumu, ir bijuši neapmierināti ar to, ko eksperts ir rakstījis. Tā ir katrā konkursā. Diemžēl mēs no tā nevaram izvairīties, jo mēs atlasam ekspertus pēc viņa kvalifikācijas, doktora zinātniskā grāda, atbilstības tematikas, publikācijas. Viņam ir jābūt pieredzēji projektus vērtēt, bet mēs nezinām, kāds viņš būs kā vērtētājs un cik viņš kvalitatīvi strādā. Mēs cenšamies pārskatīt šos te viņu iesniegtos vērtējumus, bet kaut kas vienmēr var būt tā, jo jūs ir daudz. Un jūs savu tematiku pārzinat perfekti. Savukārt Zinātnes padomes sekretāri var nebūt tik perfekti šajā jomā. Un tāpēc var gadīties tā, ka tas eksperts ir norādījis par vājajām vietām vai problēmām, kur jūs tādas nesaskatat, un jūs sakat, ka eksperts nav iedziļinājies jūsu tematikā vai arī nav izpratis šo jomu. Tad, kad jūs, es diemžēl nepateicu, bet tad, kad jūs sniegsiet D daļu, D daļā ir tāda iespēja tai veidlapiņā apliecinājuma formā projekta vadītājam norādīt, varbūt atpakaļ. Ja mēs aizējam atpakaļ, tur, kur bija D daļa, es teikšu stop, tāds uz priekšu. Jā, lūk, norādiet nevēlamus. Jūs ekspertus nezināsiet, jūs norādiet projām, piemēram, projektu, kurā jums bija šis eksperts, kur jūs noteikti saprotat, ka nevēlaties. Jūs norādat to projektu numuru, mēs zināsim, kurš ir eksperts, un mēs viņu vairs nepiesaistīsim. Mums ir ļoti svarīga jūsu atgriezniskā saite, jo mēs cenšamies
mēs, protams, paskatām, kāda bija tā argumentācija gan jūsu pusē, gan ko tas eksperts ir uzrādījis. Ja? Un, ja tiešām jūs argumentējat, ka ir bijusi problēma, eksperts nav kaut ko sapratis, izpratis, mēs tiešām cenšamies to ekspertu vairs neaicināt citos konkursos. Tā kā mēs ņemam vērā jūsu norādījumus un cenšamies pilnveidot vērtēšanas procesu. Un tagad atkal rulējam uz priekšu. Jā, un tālāk, tad, kad mēs esam beiguši administratīvo vērtēšanu, tad mēs sūtam ziņu Organiskās sintēzes institūtam ar visu sarakstu. Lūk, šie pieteikumi neizgāja cauri un lūdzam vadības grupas lēmumu noraidīt pieteikumus. Šie atbilda visiem administratīviem kritērijiem, lūdzu uzsākt darbu pie pirmās kārtas vērtēšanas. Un tālāk jau ir darbs Organiskās sintēzes institūta administrācijai, piesaistot ārvalstu vai arī Latvijas ekspertus, kuri ir ļoti zinoši inovāciju jomā. Un līdzīgi kā bija iepriekšējā pirmā, tur nekādas daudz tādas izmaiņas nav. Un ja kādas izmaiņas ir, jūs noteikti to stāstīja informācijas dienā, kas jums bija. Un mēs savukārt lēnā garā esam atlasījuši eksperts un gaidām Organiskās sintēzes institūta vēstījumu par to, ka tādi un tādi projekti ar tādu sarakstu ar atzīmi atbilst. Mēs tālāk zinām, ka varam slēgt līgumus ar ārvalstu ekspertu un uzsākt zinātnisko ekspertīzi. Šeit jūs redzat to procesu, kā tas viss notiek, un galā mēs pārbaudām, cik varam to zinātniskā eksperta vērtējumu, un saliekam visu vienā skaistā sistēmā, saranžējam pēc punktu skaita, kāds ir zinātniskai kvalitātei iegūts, un atdodam atpakaļ Organiskās sintēzes institūtam galīgai projektu saranžēšanai, ņemot vērā arī pirmās kārtas rezultātus un lēmumu pieņemšanai. Un šeit es gribētu pievērst administratīvai vērtēšanai. Šī vairāk ir kā instrukcija vai čeklists tāds. Iesniegts, ir. Ja? Kā mēs vērtēsim administratīvo daļu ļoti salīdzinoši tehniski. Tām institūcijām, kur jau pētniecības organizācijas status ir bijis FLPP vai citos projektos, tiem vispār, manuprāt, būs vērtēšana daudz ātrāk, un ja būs kāda institūcija, kura vēl nav vērtēta, tad var gadīties tur maz neliela aizķiršanās, bet ja visi dokumenti būs kārtībā, tad visam vajadzētu būt izpildītam, un mēs, ja kāds saka, vai tas TRL līmenis tiks pārbaudīts, mēs pārbaudām, vai tiek solīts. Ja? Un pārbaudām arī, vai projekta vadītājs ir doktorants zinātnieks vai doktora grāda pretendents, tā kā solam atbildīgi visu, un mēs pārbaudam sākumā, toties Organiskās sintēzes institūts beigās paskatīsies, kā jums ir gājis. Ja? Lūk, tad tālāk pie zinātniskās vērtēšanas kritērijiem šeit pārsteiguma nav, ir tieši tāpat kā bija iepriekš, ir 3 kritēriju kopas, izcilība, ietekme, ieviešana. Vislielākais svars ir ieviešanas sadaļai 50%, tas ir arī ietekme, es teicu ieviešanas sadaļā, ietekmes sadaļā, jā, paldies, 50%, jo, protams, tā ir pati nozīmīgākā uz inovāciju vērstiem projektiem. Un kvalitātes slieksnis kopā ir 9 punkti, 3 punkti katrā no šīm kritēriju kopām. Tālāk jūs redzat, kā ir, šeit ir tās pamatā ne tikai kritērijas, bet arī redzat tos apsvērumus, kam ir jābūt. Un, kā jau es minēju, tie apsvērumi ir salīdzinoši daudz, lai viņus ieliktu 6 lapas pusēs, tā kā tas ir, es domāju, jums izaicinājums to izdarīt, bet redzēsim, kā būs gājis. Un, ja
atsauksmes būs pozitīvas, tad arī turpmāk mēs varēsim šādu saīsinātu formu likt. Lai gan es zinu, ka fundamentālos lietušķos pētījumos zinātnieki satraucas par to, ka viņi visu šo informāciju nevar 12 lapas pusēs ielikt, tā kā jūs būsiet izcilnieki, jo domāju, ka tas jums izdosies. Tā, kādam ir laba veselība pēc nošķādīšanās, bet es domāju, ka šeit ir... Paldies, atvainojiet. Nepamanīju, ka man mikrofons ir ieslēgts. Jā, lūdzu izslēgt. Un nākamajā slaidā tad jūs jau redzat to, ko jums rādīja iepriekš, tad, kad bija informatīvā diena, bet vēlreiz tātad mēs gribam nonākt kopā ar Organiskās sintēzes institūta vadības grupu, ka marta pirmā nedēļa ir tā, kad jūs redzat savu vērtējumu, sava darba augļus un saņemat lēmumu. Tas īsumā būtu viss. Paldies par iespēju jums šo pastāstīt. Es redzu, ka tiek fotografēts. Es gribu atgādināt, ka arī prezentācija būs pieejama mājaslapā, tā kā noteikti paskatiet, un arī būs ieraksts, cik es sapratu, tad varēs neskaidrās lietas pārskatīt. Paldies, man ir viss, un tad es dodu vārdu. Vai ir jautājumi? Jautājumi kādi? Ja ir jautājumi, ir jautājumi. Lūdzu. Cik precīzi vajag plānot budžetu? Nosacījumi būs tādi paši kā LZP, LPLP, ka mēs pēc tam nevarēsim mainīt tikai 20%. Tātad nosacījumi ir līdzīgi kā valsts pētījuma programmām, līdz 30% izmaiņas budžeta klasifikācijas kodā ir atbalstāmas un tālāk gan nav. Jā. Tikai algas un visas pārējās vai pēc kādas pozīcijas? Tas ir pozīcijas, jums ir algas un vispār. Algas un vispārējā. Algas, principā ir preces un pakalpojumu netiešās. Ja? Tā kā šajās pamat pozīcijās arī plānojam. Jautājums par biznesa attīstītāju. Cik daudz naudiņas varētu veltīt tādam cilvēkam? Tas nu gan nav manas kompetences jautājums. Jums ir jāskatās, cik daudz darba un cik daudz pienākums jūs šim cilvēkam uzticat. Un atbilstoši tam arī jāplāno noslodze un jāplāno atalgojums. Tas ir specifisks jautājums atbilstīgi katram pieteikumam un tāda normatīva, cik procenta obligāti jāliek vai kāds ir minimums, nav. Tur bija jautājums aizmugurē. Man bija viena tehniska piebilde par e-apliecinājumu. E-apliecinājumā nemeklējiet apliecinājumu par nesaimniecības darbību. Tas ir tikai e-apliecinājumā. Jūs uzņēmās visu atbildību piesniedzējs par visu saturu. Jo e-apliecinājums partneris apliecina, ka viņš piekrīt tam, ko viņš ir redzējis, ka zina, kas pietiekami rakstīts. Tā kā nemeklējiet. Paldies, tad nākamais rindā bija aizmugurē. Jautājums daži būs, tā kā es pirmo reizi kaut ko iesniegšu, es doktorants, tā kā atļauju doktorantiem, tad jāuzsaka ir, jā. Par tiem apliecinājumiem, ja mēs esam piedalījusies pirmajā kārtā ar no tās pašas institūcijas, arī otrajā kārtā piedalīsimies un kopā ar tiem pašiem sadarbības partneriem, jā, tas nemainīsies tīri administratīva daļā, ja? Vai tie apliecinājumi ir jāiesniedz pa jaunai un jāsagatavo ar jauno datumu? Tas ir cits konkurss un tāpēc arī no jauna. Datumi jauni paraksti jānosveida. Un arī tur jau jums ir jānorāda projekta pieteikums, jā, nosaukums. Tas arī droši vien... Būs numurs cits, kā minēt. Jā, cits numurs. Par to budžetēšanu. Tas ir komisijas iefiksēts vai projekta laika var grozīt, piemēram, ja kāds students aiziet, piemēram, pabeidz bakalauru aiziet, mums paliek nauda no slodzes nauda, mēs viņu pārliekam uz, piemēram, materiālu daļu, ja? Tā var darīt vai? Tā var, nevar, tātad ar budžetam ir savi limiti. Protams, jūs plānojat un, protams, jums ir varbūt izmaiņas. Bet šīs izmaiņas atbilstoši ministra kabineta noteikumiem nevar būt lielākas kā 30%. Tur ir jāpaskatās, kā jums sanāk.
Tur nav pateikts, no kuras pozīcijas. Tur ir pateikts, ka attiecīgajā klasifikācijas kodā ir nepārsniedzot 30%. Tāds ir formulējums. Tie 30% tie grozījumi, jā? Jā. Grozījumi uz abām pusēm. Uz abām pusēm. Tā, uz abām pusēm. Palielināt, samazināt, kā jums vajag, jā. Jā, un pēdējais jautājums par to ietekmes sādaļu bija pieminēts par rakstiem, tas ir vērtēšanas metodikas, tas 12, man liekas, pielikums, tas nolikuma, tas ir 2.4 punkts, varbūt viņu špiķeri atveršu, jā. Jā, tas ir tāds, slaidos tas bija tūlīt. Nākamais vai? Jā. Jā, par vidas daļu, jā, tur, jā, zināšana, ne tas, programmas, jā, zināšana izplatības plāns, jā. Ja mēs skatāmies, kas ir rakstīts tajā 12. 11. pielikuma latviski, tur ir vienkārši ierakstīts plāns, ka, piemēram, varbūt ierakstīt, ka raksti būs, bet kuri ne, bet angļu versija, varbūt, ko arī lasīs eksperti, cik es saprotu, ekspertiem būs tur metodika. Tur rakstīts, nocitēšu, jā, qualitative dissemination plan, including planned scientific publications, bet kā var ieplānot precīzi tos rakstus. Var pateikt, raksti būs par to, ko mēs izdarījām, un var pateikt, ka raksti nebūs. Bet, piemēram, es varu absolūti iesniegt Nature 2 rakstus pēc projekta beigas. Es to neizdarīšu. Es mazliet varbūt sākšu komentēt, es domāju, ka Osvalds man palīdzēs. Šī gadījumā jāatcerās, ka šis ir vairāk uz inovāciju attīstību vērsts projekts, un galvenais rezultāts šajā konkursā būs nevis augstas raudzes publikācijas, bet tieši tas inovācijas potenciāla attīstība. Un par to jums tas galvenais akcents ir. Un ja jums ir rezultātu izplatīšanas plāns, tad tas plāns jau var būt ne tik daudz par publikācijām, bet šī gadījumā vairāk par tām inovācijām. Ja? Kā jūs izplatīsiet to, ko jūs esat sasnieguši, kā jūs to izplatīsiet? Protams, ka tās var būt, varbūt šeit bija tā kā zinātniskas konferences, kas ir tradicionāli, bet šeit jums taču ir gan sadarbība ar potenciāliem tautsaimniecības, piemēram, komersantiem, ja? Vai tā ir sadarbība ar nozara asociācijām, vai jūs piedalāties kādās dienās un ar komersantiem vai ar citiem interesantiem, kuriem ir interesi par jūsu rezultātu. Tas ir tas izplatīšanas plāns šī gadījumā. Varbūt es kaut ko... Ir paredzētas arī vizītes komerc izstādēs, kas šī gadījumā aizvieto daļēji zinātniskās konferences. Tātad šī rezultāta izplatīšana paliek, bet tā rezultāta izplatīšana notiek nevis tajā pierastajā veidā, kā tas ir akadēmiskajā vidē, bet attiecīgi meklējot pareizos kanālus, kā sasniegt to vidi, kas varētu būt ieinteresēti projekta rezultātā. To es, kā iesniedzējs un klātesoši visi saprot, jā, un paldies arī jums, ka skaidrot, jā, tas ir. To es saprotu. Jautājums ir varbūt jums, vai eksperti to saprot? Ar ekspertiem, kā es minēju, ir tādā ziņā, tad, kad mēs uzaicinām ekspertus un lūdzam viņus pirms līguma slēgšanas, mēs informējam vienmēr par attiecīgā konkursa mērķi, par attiecīgā konkursa akcentiem, kas ir un ko mēs sagaidām no šīs vērtēšanas. Un mēs norādām, ka šajā konkursā akcents ir vai tas un tas mērķis ir nevis zinātniskā izcilība, bet mērķis ir tieši inovācijas attīstība. Bet pārliecināties, pārbaudīt, kā eksperts ar šo ir iepazinies. Mums, diemžēl, tāds pogas nav, lai mēs redzētu, ja? Pēdējos vērtējumus redzam ļoti labi. Tur tas stāsts, ja? Bet katrā ziņā ekspertam ziņa, kas jāvērtē
un ko mēs sagaidām, un kāds ir tas uzsvers, to mēs viņam norādām. Un, protams, ka mēs pievienojam arī vērtēšanas dokumentus, vadlīnijas jau viss ir teikts, bet dažkārt var kaut kas paslīdēt garām. Ja? Mēs tiešām cenšamies, kā es jau iepriekš stāstīju, mēs cenšamies pārbaudīt, bet ne tik specifiski mēs zinām šo jūsu tēmu, varbūt paslīd kaut kas garām, jo jūsu ir daudz un jāpārbauda, jāpārlasa tie vērtējumi, kas nav viegli, bet mēs cenšamies to darīt, un tātad, kā to zinās eksperts, ekspertam ir iespēja to zināt, ja? Tā kā būs. Jā, varbūt šeit ir jāatgādina tā iespēja, ja pēc pirmā uzsaukuma tiešām es saņēmu arī vairākus ļoti konkrētus norādījumus par to, kur bija tādas acīm redzamas kļūdas. Šīs acīm redzamās kļūdas mēs ar zinātnes padomu apspriedām. Bet tagad, ja jūs atceraties, pirms tam Inet rādīja šo te vietu, kurus ekspertus jūs vēlētos neredzēt. Tie no jums, kuri neatsūtīja man savus argumentētos iebildumus, var izmantot šo iespēju norādīt, ka projekta XYZ vērtētāju es lūdzu vairs nepiesaistīt. Ja? Jo tas ir tas vienīgais veids, kā mēs varam atsijāt ekspertus, kuri varbūt nepietiekami godprātīgi izturās pret saviem pienākumiem. Latvijas zinātnes padome šajā ziņā ir ļoti atsaucīga tomēr. Un tā ir tā svīra, ko mēs varam izmantot un ko mums vajag izmantot. Bet tas bija viss, jā? Īstenībā, jā. Bija Dambros kundze rinda. Paslūdzu, gribu internetu. Nē. Man ļoti īsi un konkrēti jautājumi. Pirmais ir par atslēgas vārdiem. 5 kā vaicānas sistēma vai 7 kā norāda biofots? Vai iekļaujoties norādītajā zīmju skaitā, ko atļaujas sistēma? Un tagad es momentā mazliet tā manuprāt, ka zīmju sistēma mums disā nelauzīs pusvārdā. Tā ka varētu norādīt to, kas ir konkursa nolikumā. Manuprāt, ka nav zīme. Jā. Konkursa nolikumā ir 7. Jā. Otru lietu man kolēģi sirsnīgi vaicāja, vai šajā te, ko mēs saucam par sarkano formu, ir tikai teksts, vai, kā jūs teicāt, 3 lapas pušu ietvaros, varbūt arī attēli. Tas ir pa 3 lapas pusēm, tas es saprotu, tā ir pirmās kāds. Jā. Iekļaujoties 3 lapās. Skaidrs. Paldies. Mums ir... Jā, Tārzētavā ir viens jautājums. Patiesībā sakot, jau šis bija nedaudz atbildēts, bet es tomēr vēlreiz pie viņa pievērsīšos. Tātad jautājums ir par to, vai piesaistot ekspertus projektu vērtēšanai, ekspertiem paskaidros, ka PIP nav jāvērtē pēc tā, vai ir solītas publikācijas, vai ekspertiem iedos vārdzīt. Ekspertiem vienmēr norāda projekta mērķi, kas ir jāvērtē un kas tiek sagaidīts. Tas ir ekspertiem vienmēr ir pievienotas vadlīnijas. Vienmēr. Bet vai eksperts ar viņu rūpīgi iepazīstās? To mēs varam redzēt. Ja jūs nevarat jautājumus, varbūt izslēdziet mikrofons ekrānam otrā pusē. Es atvainojos. Es atvainojos, tas nebija tīšām. Tā kā mēs cenšamies darīt visu, lai ekspertiem būtu skaidrs darba uzdevums. Un cenšamies darīt visu, lai vērtējums ir pēc iespējams kvalitatīvāks. Bet mums ir arī kopā ar zinātnes padomu drusku jāaug. Un tiešām es lūdzu tos gadījumus, kur ir argumentēta kritika par ekspertu vērtējumu Biofotē TFC-LV. Un mēs attiecīgi varam pēc tam kopā ar zinātnes padomu par šo domāt un skatīties, kā mēs šo te negodprātīgo attieksmu skaitu varam mazināt. Tad uzreiz man jums jautājums, ja notiek šī situācija, mēs jums paziņojam, izdiskutējam, vai
var cerēt par projekta pārskatīšanu. Ja? Ja, piemēram, noraidīts ir noraidīts negodīgi, piemēram, samazināti punkti, tad mums jāiet uz 3. kārtu vai pārskatīt šo. Tas ir tāds jautājums, jo kur ir tas? Redziet, vai ir godīgi noraidīt punktu, samazināt, vai negodīgi noraidīt punktu, jūs pats atbildēt uz savu jautājumu, ka tur tā pelēkā zona ir nenoteikta. Diemžēl ir tā, ka Latvijas Zinātnes padome var izķert kaut kādas tehniskas lietas. Mums bija viens piemērs pagājušajā kārtā, kad ekspertam bija nepareizi iekopējies viena sadaļa. Punkti bija, bet teksts bija iekopējies nepareizi. Mēs paskatāmies savā sistēmā, paskatāmies visi kārtīgi, kaut kā iekopējies. Ja? Rezultāts ir, vērtējums ir, tikai teksts ir kaut kā iekopējies nepareizā kritērija. Ja? Un to nomainīt ir salīdzinoši tehniski vienkārši punkti, tur ir ielikti, skaits nemainās. Savukārt, lūdzu, neapvainojieties, cienījamie kolēģi. Visi zinātnieki, kuriem projekti ir atbalstīti, nav iebildumi pret ekspertu. Visi kolēģi, kuriem nebija pozitīvs vērtējums, dažkārt šķiet, ka viņi nav saprasti, ka tas eksperts varbūt nav sapratis. Un šeit tā problēma ir abās pusēs. Ja? Varbūt jūs nesat tā izskaidrojuši. Tur, protams, mazliet ir arī angļu valodas barjeri. Varbūt tā pieredze angļu valodas, ko lieto Latvijā, ir cita, drusciņa ārvalstu ekspertam cita, un kaut kāda, mēs, piemēram, pārbaudot šos vērtējumus, konstatējam, ka dažkārt patiesībā tā ir valodas barjera, ka projekta iesniedzējs nav pareizi saprasts, vai tieši otrādi projekta iesniedzējs nesaprot, ko eksperts bija to domājis pateikt un izrauj kaut kādu fragmentu no konteksta. Ja? Visādi tie gadījumi ir. Protams, var arī gadīties tādi, kad ekspertam tiešām ir kaut kas paslīdējis garām. Bet šo var konstatēt tikai pēc pašu bēdējo rezultātu saņemšanas un, diemžēl, pārskatīt projektu nevar, jo finansējums tiek sadalīts un ir iespēja atkal nākamajā kārtā startēt. Tāda, diemžēl, ir mana atbilde. Es ekrānu viņā pusē neredzu nevienu pacelt roku. Tad paldies visiem. Spēja. Jā. Kāds paslēpies ceļ roku? Jā, paldies. Paldies klātesošie. Paldies tiem, kas ekrānā. Ja ir kādi jautājumi vēl līdz konkursu noslēgumam, tos var rakstīt Organiskās sintēzes institūtam. Mēs vienmēr sadarbojamies un kopīgi gatavosim atbildes. Ja tas būs nepieciešams, tad veiksmi startā un sagaidām labus rezultātus. Paldies! Paldies par semināru! Mēs varam pāriet pie dienas kārtības pēdējā punkta. Tātad mums šodien ekrāna otrā pusē ir viesi no aizsardzības ministrijas, Jānis Erno. Sveicināti! Jautājums ir par šiem te divējādā pielietojumā produktiem, tehnoloģijām, kas vispār ir šis divējādais pielietojums, kurā brīdī mēs tiešām definējam divējādu pielietojumu, vai tur ir kādi ierobežojumi pēc tam attiecībā uz rezultātu publiskošanu, uz komunicēšanu ar potenciālajiem komercializācijas partneriem un tā tālāk. Lūdzu, Jāni. Jā, sveicināti. Ir kaut kāda prezentācija šobrīd? Tā, vai jūs dzirdat, redzat mani? Sāksim ar to. Mēs varam ievilkt bildi iekšā. Jā. Mēs jūs redzam. Un dzirdat arī? Dzirdam. Ideāli. Jā, tātad pēc brītiņa ir uzlikšu prezentāciju, nošērošu, bet īsumā, jā, tātad mani sauc Jānis Arno, pārstāvu aizsardzības ministriju, aizsardzības industrijas inovāciju politikas departamentu, tieši inovāciju pētniecības politikas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs esmu pat laban. Un ar mani šodien arī būs mani kolēģi Ilze Baltmane, manas nodaļas vecākā eksperte, kas ir tieši iesaistīta
projektu vērtēšanā tieši attiecībā uz divējādā pielietojuma aspektā militāro komponenti. Jo nav noslēpums, ka pēdējā laikā jautājums gan par aizsardzību kā prioritāti, gan tam atvēlētu līdzekļu pieejamība ir augusi, dažādi fondi, gan ekonomikas ministrijā, gan patiesībā sakot pat pēdējā laikā, cik es zinu, būs pat viens izglītības ministrijas projekts. Tā kā šī tēma ir aktuāla. Un līdz ar to, ja var, es mēģināšu tagad uzlikt tā share, ok, tā, vai jūs redzat manu ekrānu, un ja es uzlieku full screen. Jā, mēs redzam, bet rediģējamā modē varbūt var viņu uzlikt. Un tagad būs labāk. Režīmu. Ir labi? Ir labi, vai ne? Nu, negluži. Atvainojiet, bet tie, kas ir Zoomā, mēs neko neredzam. Mēs redzam tikai desktopu. Tie, kas ir Zoomā, desktopu, kuru manu desktopu? Jā. Prezentētāju skatu redzam. Aha. Es gribētu teikt, ka es gan redzu prezentāciju. Labi, jūs redzat prezentētāju skatu. Labi, tā varbūt nebūtu lielākā nelaime. Tā, ko mēs te varam palabot. Un savukārt jūs, kas esat klātienē, redzat rediģējumu joprojām? Jā. Tas gan ir tā baigi jocīgi. Jo... Nē, nu tas pats rediģējamais vien ir. Nu, tas ir tas nevis pilnekrāna, bet tas... Jā, nu es savā datorā, kad uzlieku uz pilnekrāna, tad viņš man rādās pilnībā. Screen sharing, tā. Laikam jūs nepadalījāties ar īsto logu. Tas arī varētu būt jautājums. Nu, mēģināsim vēlreizīti. Tā. Tas var jau būt, ka mēs varam mierīgi dzīvot arī ar rediģējumu skatu. Jā, nu, mēģinām vēlreiz. Bet tas būs sadarīt tā. Schēma ir tāda, viņa palaiž pilnekrāna režīmā un pēc tam taisa šāri. Pēc tam šārē parāda nevis to logu, kurā viņu redz pilnā prezentācijā. Tā ir vienīgā metode, kā to izdarīt. Pretējā gadījumā šitas ir labāk kā nekas. Ok, sapratu. Labi, tad daram tā, es tā arī izdarīšu savā datorā, tātad es atvēršu viņu pilnekrāna režīmā. Tad ar alt tabu sameklē. Jā, viņš man ir, bet attiecīgi tad nākamais jautājums. Alt tabu sameklē Zoom. Jā, alt tabu paņemsim. Tā. Redz, ir tā, ka es strādāju uz it kā diviem ekrāniem, un tad attiecīgi tad bišķi varbūt tā visu. Tad ir vienkāršāk, tu vajag šērot, tad prezentācija redz uz vienu ekrānu, pilnekrānā, un tad to ekrānu arī šēro. Mēģināšu nodublēt ekrānus tūlītām pareizā secībā. Atvainojos par mazo tehnisko aizķeršanos. Tā būs labi, ja ne, tad rādiet tāpat un būs viss kārtībā. Tā, man pagaidām viņš ir kā paplašinājums. Taisīt duplikātu negribās. Tā. Tas ir labi. Labi. Ok, tā, escape. Tā. 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 Labi, noņemsim to pilnekrānu nost tagad. Tā. Tā. Tā, zooms. Tā, share. Jā, nu, labi, darīsim tomēr tā, ka vienkārši lai iet redakcijas režīmā un miers, jo savādāk. Tur ir tie Zoomā, tu var rādīt arī application Windows. Bet nu labi, ejiet uz priekšu, būs labi, viss, es apklusīšu. Labi, paldies. Ļoti atvainojos, man pēkšņi tikko ekrānā redzēja, ka man augšā ir divas pogas, viena ir Latvijas organiska sinteze, un otrs ir Jānis Erno. Un tajā brīdī, kad es pārslēdzu, es reāli redzu to prezentāciju. Nu labi. Labi, paldies. Ok, bet tātad dodoties atpakaļ pie jautājuma par divējādā lietojuma precēm un preču apriti Latvijā.
Tad, jā, jautājumi ir daudz, un kas ir interesanti, šī nozare Latvijā, ja šis jautājums nav gluži vienas iestādes, teiksim, pāraudzībā, bet šo preču apritē un klasifikācijā ir iesaistīts vairākas. Nu, un tātad devējādi lietojam preces, tātad mēs varam teikt, ka tās ir tehnoloģijas iekārtas materiāli, programmatūra, pakalpojumi, tātad kurus ir iespējams izmantot gan civilos, gan militāros nolūkos. Un kas ir svarīgi atcerēties, tātad to apriti regulē Eiropas Savienības līmenī un arī Latvijas tiesību aktos, tātad, lai, protams, novērstu šo preču nonākšanu, teiksim, nepareizās rokās, kas nebūtu galīgi labi. Nu, lūk. Nu, un tātad domājot par to, kas tad ir divējāda lietojuma preces, tad viens no fundamentālajiem dokumentiem, protams, ir Eiropas Savienības regula 2021/821. Tātad par divējādu lietojumu preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzītu, pārvadājumu kontroli. Tātad, ka viņi arī nosaka tātad Eiropas Savienības politika šajā sakarībā, un arī tajā ir pieejami saraksti un arī skaidro licencēšanas sistēmu. Nākamais būtiskais likums ir tātad Latvijas strateģiskās nozīmes preču aprits likums. Tas gan vairāk jau saistās ar tām precēm, kas tiešām būtu identificējams kā militārs savā pielietojumā. Tātad vairāk šī militārā komponente. Nu, un ārējās politikas un eksporta kontrolas vadlīnijas. Bet kopumā, ja skatās, tad šo normatīvu ir nedaudz vairāk pat nekā šo 3. Tātad bez iepriekš minētajiem, tātad mums ir ES regula par divējādu lietojumu preču apriti, ES regula tātad, kas ir atjaunināts divējādu lietojumu preču saraksts, un arī, kas ir mūsu nesenā vēsturiskā realitāte, tātad tās ir tiesiskais regulējums, kas ir vērsts uz sankciju politikas un režīmu nodrošināšanu pret Krievijas federāciju. Un šī gadījumā tā ir Eiropas Savienības regula tieši 1290, vēlāk es iedošu ar precīzāku informāciju, kur to var atrast. Protams, tātad mums vēl ir Nacionālās strateģiskās nozīmes preču un pakalpojumu saraksts, Eiropas Savienības kopējais militāro preču saraksts, un jā, tie būtu tādi galvenie, kas ir iesaistīti, tas tā teikt galvenie spēlētāji, kas ir iesaistīti šajā jautājumā, ko tad mēs identificējam kā divējāda pielietojuma preci. Domājot par gan šo programmu, kuras arī prezentācijas tad noklausījos par visiem iesniegšanas termiņiem un visu kārtību, ir laikam tā galvenā doma būtu veidojot to atsauci uz divējādu pielietojumu iespējamību pie relatīviem zemiem TRL līmeņiem, droši vien tas nav tik kritiski šajā brīdī. Visi mani augšminētie likumi vairāk vai mazāk ieslēdzas brīdī, kad mēs esam jau tikuši līdz kādam nopietnam produktam vai pat ražošanai un vēlamies to eksportēt ārpus Latvijas robežām. Tad gan iesaistās šie visi likumi, gan arī tas vairāk jau iekrīt ārlietu ministrijas kompetencē, jo kas attiec tieši uz licencēšanas režīmu, teiksim, eksporta lietām un arī nosacīt šo eksporta kontroli, tas jau būs ārlietu ministrijas kompetencē. Tas, ko aizsardzības ministrija savas piekritības robežās var darīt un dara, ir tieši militārās komponentes izvērtējums konkrēto gadījumu sakarībā. Šeit es esmu ielicis arī slaidu par, teiksim, pieejamu atbalstu finansējumu un politikas iniciatīvām. Tas gan ir vairāk ilustratīvs, jo kā jau nojaušam šodien, kas esat pulcējušies, šeit ir runa par kādu konkrētu ekonomikas ministrijas finansējumu programmu, un līdz ar to varbūt tīri ieskatām, jā, mēs redzam, ka paralēli šai, par ko šodien mums ir diskusija, mums ir gan Altuma programma, gan kohēzijas politikas programma, gan arī LIA, konkrētais SAMS, teiksim, šajā gadījumā atbalsta mazo video uzņēmumu inovatīvai uzņēmē darbības attīstībai.
Un domājot par mūsu pašu valstī administrētajām finanšu programmām, laikam šeit arī parādās tā galvenā un būtiskā starpība, ka mūsu pašmāju prakse parasti divējāds lietojums noteikšanai vairāk ir indikatīvi. Tātad mūsu mērķis, teiksim, valsts līmenī, protams, ir atbalstīt pētījums, kā arī atbalstīt industriju, un līdz ar to, teiksim, tas divējādā pielietojuma vērtējums, viņš vairāk ir tāds, negribās teikt lokāls, bet, viņš kaut kādā mērā būs, teiksim, no mūsu iestāžu redzes viedokļa veikts. Ar, teiksim, tādu pozitīvo skatu, ka mēs civilā pielietojuma lietas varam pie noteiktiem apstākļiem vērtēt arī kā militāru un līdz ar to tā tad arī divējādi pielietojumu. Bet nekad, teiksim, tā nebūtu labā prakse vērtēt otrādāk. Tātad mēs noteikti šajā procesā militāru pielietojumu lietas nemēģināsim pārveidot par civilu pielietojumu lietām. Tā kā kamēr tātad mēs runājam par relatīvi zemiem TRL līmeņiem un startu vietējās finanšu, teiksim, programmās, tad šī dubultā pielietojuma klasifikācija un izvērtējums vairāk būs lokāls, un ja vien tas neiet tālāk uz eksportu, tad tas arī paliek tādā veidā, kā, teiksim, iesaistītās iestādes to būs vērtējušas, un, teiksim, šajā gadījumā aizsardzības ministrijas sniedzot savu atzinumu par militāro komponenti, teiksim tā, vai tas ir kāds ražojums, vai tas ir kāds pētījums, tad šajā gadījumā tas arī paliek tieši šādā ietvarā un neiet tālāk. Kā jau iepriekš minēju, tātad domājot par dubulto pielietojumu, mums ir virkni institūcija, kura piekritībā vienā otrā veidā šis jautājums iekrīt, un arī dažādās, teiksim, šī jautājuma attīstības stadijās. Tātad aizsardzības ministrija, kā jau minēju, vērtē tieši militārā pielietojamības vērtējumu, respektīvi civilo savukārt komponentu izvērtē ekonomikas ministrija. Kā jau iepriekš minēju, brīdī, kad mēs nonākam jau pie kaut kā TRL līmenī lielāko un multiplicējuma un eksportējuma, tad arī pieslēdz ārlietu ministrijas, starptautisko saistību izpildes un sankciju politikas kontroli, līdz ar to visu licencēšanas politiku, visu pārējo. Un, protams, te ir arī pārējās iestādes, šī gadījumā valsts ieņēmuma dienas, iekšlietu ministrija, kā arī konkrētie finanšu instrumentu, teiksim, pārvaldītāji, kur arī, teiksim, var tikt iesaistīti vienā otrā posmā, arī it īpaši nosakot vērtēšanas kritērijus, jo viena lieta ir, teiksim, tiesiskais rāmis, bet, protams, jautājums, kā viņš vēl tiek atvasināts tieši uz vērtēšanas kritērijiem un visu saistīto dokumentāciju, ar ko tad arī vērtētāji operē. Un domāju, teiksim, par to, kas tad var būt divējādi vēl lietojami preces, tas var būt stipri daudz kas, un šajā gadījumā atvasinot no Eiropas Savienības tieši regulas ir saraksta, kas tur ir minēts, tātad tās ir pamatā 10 preču kategorijas, tie var būt gan mašīnrīki, elektronika, mikroelektronikas komponents, programmatūra, kriptogrāfija, optika, sensori, mērīšanas iekārtas, droni bezpilotes sistēmas, ķīmiskās vielas materiāli, radiācijas kodola, tehnoloģijas, transmisijas, navigācijas sistēmas un arī, teiksim, lielākas inženierijas ietaisas kā kompresori, turbīnas un tam līdzīgiem. Domājot par to, vai, teiksim, konkrētais izstrādājums ir divējādi pielietojums, it īpaši, ja mēs varbūt paši gribam to noteikt vairāk, vai mēs saprastu, kāda varētu būt tālākā šī produkta attīstība ar perspektīvu uz eksportu, kā tad veido šī interpretācija, tad ļoti labu materiālu ir izdevusi ar ārlietu ministriju, teiksim, par Latvijas strateģiskās nozīmes preču eksporta kontroli, kurā ir arī sadaļa par divējādi lietojumu precēm, un tur ir tādi gan specifiski un praktiski piemēri, teiksim, par arī ar zinātni, teiksim, zinātnisko darbību, pētniecības un mēru instrumentiem un tādām lietām saistītām jautājumiem, teiksim, kā tad šo te Eiropas sarakstā minētās preces mēs tad atvasinām un nostatām iepratīm tam,
kas ir mūsu ražojums vai mūsu iecer. Lai indikatīvi varētu jau nojaust, vai, teiksim, brīdī, kad tas ies līdz kādam augstākam TRL līmenim un ražošanai, vai viņš varētu pēcāk iekrist šajā gadījumā licencējumu preču klāstā vai arī nē. Līdz ar to, ja šis konkrētais dokuments, viņš ir internetā pieejams arī, es domāju, vienkārši iegūglējot, viņu var atrast. Un viņš ir tāds ļoti noderīgs. Bet tas, es saku, ir pie tādiem lielākiem TRL līmeņiem vai tiešām jau pie ražošanas un eksporta. Bet domājot par, teiksim, to pienesumu, ko tad mēs kā aizsardzības ministrija veicam un darām, un kas ir mūsu ikdienas darbs un kas ir mūsu potenciāls, šī gadījumā mēs pat labam jau veicam, teiksim, šo ekspertu lomu vairākās finansējuma programmās, tieši pētot un sniedzot atzinumus par divējādā lietojuma militāro komponenti. Arī paši administrējam grantu programmu, kur ir iespējama divējāda lietojuma preču izstrāde. Bet savukārt, kas viennozīmīgi ir svarīgi atcerēties, divējādais pielietojums, tas ir kopdarbs. Ikdienā visbiežākais ir ekonomikas ministrija, gan kā finanšu atbalsts sniedzēju, gan arī civilās komponentes vērtētāji. Un, kā jau teicu, pie eksporta gadījuma tā jau būs ārlietu ministrija. Tas, patiesībā sakot, no manas puses īsumā būtu viss. Tātad galvenās atziņas no manis sacītā piefiksējam likumdošanas rāmi, skatāmies uz izstrādājumu potenciālu, jo divējādais lietojums tas ir viens, bet jautājums ir arī tālākās attīstības stadijās, vai paredzēts viņu eksportēt vai ne. Varam pie tādā gadījumā salāgot jau ar, teiksim, jau esošo Eiropas Savienības likumdošanu, saprast, kā tas viss ceļš attīstīsies. Un kas ir tās iestādes, kuras būtu tad jāņem sadarbībā tālākajā izstrādes gaitā. Un, ja tagad drīkst, varbūt došu vārdu kolēģi Ilzei, varbūt daži komentāri par līdzinājā praksi un pieredzi vērtējot dubulto pielietojumu tieši no mūsu kā aizsardzības resora skatu punkta, ja drīkst. Ilze? Jā, paldies, Jāni. Jā, paldies par iespēju. Ļoti labi jau tu patiesībā ieskicēji un izstāstīji visu, kas attiecās uz šīm divējādi lietojumu precēm. Es varbūt vēl tādu nelielu piebildu no savas puses varētu teikt par tādu praktisko darbu un praktisko vērtējumu, kad mēs strādājam ar šo to vērtēšanu. Tāds padoms pēc iespējas vairāk sekot programmas nolikumam. Jo tas uzreiz, jo precīzāks jums pieteikums ir izveidots, jo vieglāk un strukturētāk ar viņu strādāt, viņu vērtējot. Un tas tāds mazliet maza atkāpe par to. Varbūt kādam ir konkrēti jautājumi, lai tad jau uzreiz būtu vieglāk diskusija. Jā, tagad laikam paldies Ilzei un Jānim, jautājumiem ir īstais laiks, jā. Bet atceramies, šajā uzsaukumā mēs papildus punktus par divējādo pielietojumu neliekam. Atceramies Inetas stāstu par to, ka jā, aprakstot projekta īstenošanas ietekmi, protams, šim divējādam pielietojumam varētu būt nozīme. Bet, ja ir konkrēti jautājumi, tad tagad ir īstais laiks. Jā, es uzjautāšu tieši konkrētu piemēru. Nanodāļiņas kā sensoriskais materiāls. Ja? Tātad, protams, TRL3 mēs gribam TRL4, bet pēc kādiem gadiem aiziet uz TRL7, 8. Jautājums, šitas nanodāļiņas, kuras tiek izmantotas vēžu detektēšanai, tas skaitītos kā sensors, kurš iet uz dual use, vai ķīmiska viela, kas iet uz dual use, vai nē? Un kā man tad to, labi, TRL3, 4 varbūt nē, bet tieši tālāk, ja mēs runājam par tieši ietekmi, ja? Vai tas skaitītos, kā mēs tad rakstīsim? Ja mēs noticam potenciāli jā, potenciāli nē, nerakstam vispār, ka tas ir dual use. Vai? Ļoti praktisks jautājums. Tas ir tieši praktiskais jautājums. Jā, bet savukārt droši vien jādomā par to, tad, kad mēs vērtējam, mēs, protams, skatāmies uz tiem regulas definējumiem, jo tā ir vieglāk saprast, kādā rāmī tas produkts iekļaujās, vai viņš iekļaujās tā divējādi lietojumā rāmī. No stāvus citiem droši vien nepateikšu, tur tagad būtu jāpēta regula un jāpaskatās tieši konkrēti, kā
regula diezgan specifiski atrunā dažāda veida risinājumus. Un dažreiz pat arī, ja tas risinājums pats par sevi nav divējādi lietojama, bet viņu var lietot, lai ražotu vai uzturētu divējādi lietojumu produktu, tad arī tad viņš var klasificēt kā divējādi lietojumu. Bet tā tehniskā specifikācija tur būtu jāpapēta sīkāk. Ja drīkst piebilst, jā, tehniskā specifikācija iepriekš minētās, tātad Eiropas padomes regulas pielikumā, kurā es jau minēju, tātad ir šīs 10 kategorijas, tad 6. kategorija ir tieši sensori un lāzeri. Ja mēs domājam tieši par sensoru kategoriju kā tādu, un tad ir vienkārši jūsu konkrētais ražojums vai iecer jāsalāgo jau ar eksistējošiem un normatīvā nostiprinātajiem paraugiem, jo tur tiešām ir tipi, veidi, jaudas, un principā nu, tas arī būtu tas. Otra lieta, atkal jau domājot par eksportu, šajā gadījumā jau tad būtu jāsazinās ar ārlietu ministriju, jo tieši attiecībā uz to, kā uz eksporta politikas kontroli, viņi ir tie, kas arī var sniegt konsultācijas, un līdz ar to tātad mans ieteikums atbildot uz jūsu jautājumu tieši būtu tāds pirmais paskatīties, kas tad ir jau fiksēts tiesiskajā regulējumā Eiropas padomes konkrētajā dokumentā un pielikumā 6. kategorijā sensori. Otra lieta brīdī, kad tiešām tas jau virzās uz kaut ko nopietnu, tad, protams, var vērsties pie ārlietu ministrijas pēc konsultācijas. Un, ja, teiksim, kolēģi jau no ārlietu ministrijas uzskatīs atkal, ka ir nepieciešams painteresēties par, vai, teiksim, palūgt kādu kompetentu viedokli un aizsardzības jomas gadījumā, ja, piemēram, no regulas nevar tiešā veidā izdefinēt šo lietu, tad visdrīzākais jau, skatīsimies, ko kopīgiem spēkiem mēs varam atbildēt. Šajā saistībā gribu pieminēt arī to, ka mums šobrīd Valsts aizsardzības loģistikas centra paspārnē veidojas autonomo sistēmu kompetences centrs, kurā ir arī vispārējā tehnoloģija nodaļa, un arī tie cilvēki iesaistās, teiksim, projektu vērtēšanās, teiksim, kur mēs esam iesaistīti šobrīd. Līdz ar to militārās kompetences, teiksim, un tādas lietas arī ir vismaz un būs vēl viena iestāde, kur varēs verificēt un mēģināt iegūt papildus informāciju. Bet, kā jau minēju, tātad tie pirmie soļi ir paskatīties regulu, paskatīties pielikumu, 6. kategoriju sensors, un otrs ir tiešām pajautāt ārlietu ministrijai par eksportēšanu. Paldies. Paldies. Vēl kāds jautājums? Jā, Inns Mednieks. Jūs mani dzirdat, cerams, ja? Jā. Tas ir konkrēts jautājums. Ja mēs tagad iesniedzam projekta pieteikumu biofoto programmā, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas viss ir domāts militāram pielietojumam, tāpēc, ka pasūtītājs un principā tā projekta ierosinātājs ir organizācija, kas piegādā, ir kā licencēts NATO piegādātājs. Un tas viss ir orientēts uz militāru pielietojumu. Vai mums kaut kas īpaši ir pašlaik jau jādara, ja TRL līmenis ir pašlaik pietiekoši zems? Tā ir tikai ideja, kur ir jāpārbauda, vai viņa strādās vai nē. Mans ieteikums būtu šajā gadījumā vērsties ekonomikas ministrijā, jo, cik atceros, arī nesen viņi nāca klajā tieši ar informāciju par atvieglojumiem attiecībā uz pētniecību un arī starpvalstu pētniecību tieši duālā pielietuma saistībā. Līdz ar to šis būtu vienkārši jautājums adresējams ekonomikas ministrijai. Jo, kā jau minēju, mēs zinām par kolēģa darbu, tāpēc, ka ar viņiem sadarbojamies, bet, cik es atceros, pēdējā ziņa no EMA bija tieši par šo, ka ir atvieglot kārtību, tā kā par to aicinu vērsties ekonomikas ministrijā, jo, kā teicu, mēs pētam tikai šo te militāro komponenti, savukārt, kas ir eksports, imports, tas nebūs gluži mūsu lauciņš, vismaz ne šādā formā.
Es varbūt vēl piebildīšu par licencēm. Kamēr jums tas produkts ir sākotnējā stadijā, jums viņus pilnīgi noteikti nevajadzēs. Bet jūs, protams, ka varat jau sākt interesēties tieši ar tādu nodomu, ka varbūt nākotnē kaut kad tas būs vajadzīgs. Jo ātrāk jūs uzsāksiet to procesu, jo rētāk jums pašiem pēc tam tas viss process ies. Jo dažreiz tas licencēšanas laiks ir diezgan ilgs un apjomīgs, un var arī kaut ko bremzēt un kavēt. Tāpēc interesēties, protams, jūs varat sākt arī ātrāk. Bet no kura TRL līmeņa mums būtu kaut kas jāinteresēs? Kamēr tā ideja nav pārbaudīta, ka viņi strādā, droši vien, ka tas vēl pāgar, vai ne? Jā, protams, kamēr es tā provizoriski varētu teikt, varbūt 7., 8., kad jau kaut kur sākas prototipa veidošana, jums jau ir kaut kas, ko parādīt, kaut kas tāds konkrēts, ko aprakstīt, un jau var sākt runāt tādās konkrētākos terminos, teiksim tā. Kāds, paldies. Ir viens jautājums Terzētavā. Ja duāli pielietojuma izstrādes prototipu plānos projektu laikā prezentēt ārvalstīs, izstādē vai konferencē, vai šajā gadījumā ir nepieciešama kāda izvērtējuma vai atļaujas? Daļēji jau uz to bija atbildēts, bet droši vien, ka... Jā, es teiktu, ka nē, kamēr tas nav ražošanā, netiek eksportēts, tikmēr viņiem nebūtu par to jāuztraucās. Paldies. Es varbūt nedaudz nokomentēšu, man liekas, tie jautājumi ir, pēc kuriem es jūtu, tie, kur nepazīst, Andris Baumans atbildīgs par projektu atlasu un vērtēšanu un biofot. Pirmkārt, tas parametrs, vai tas ir divējāds vai single or dual use, ir, lai mēs vispār varētu identificēt, kuri projekti ir domāti ar tirgus pielietojumu šajā jomā. Tas ir tieši tāpat kā jebkurā civilā pielietojumā. Ja mēs, piemēram, jauns vēža zāles izgudrojam, tas nozīmē to, ka mēs viņus pielietosim vēža slimību ārstēšanā. Ja tas tieši tas pats tas, tikai šajā gadījumā nodalot militāro pielietojumu. Un mums tas TRLs ir pietiekami agrīnā stadijā, lai mēs fokusētos nevis uz formālajām procedūrām, kas mums ir vajadzīgas to inovāciju tālāk virzībā, bet lai mēs no use case saprastu, ka tai tehnoloģija tiešām ir vieta militārajā industrijā. Tas ir vienīgais, ko mēs gribam saprast. Un mums arī būs attiecīgi eksperts, kurš novērtēs, vai tur ir use case militārajā industrijā. Tas ir vienīgais, ko mēs gribam saprast. Ir pamatots use case militārajā jomā vai nav? Tik ļoti vienkārši. Un tas, ko nevajag mēģināt izdarīt, nevajag mēģināt katru projektu pievilkt pie militārās jomas, tāpēc, ka tas nedod ne papildus punktus, ne ieguvumu, ne tam ir jebkāda jēga. Tas tāpat kā nevajag mēģināt vēža zāles notirgot kā pārtiks ražošanā kaut ko ļoti vajadzīgu. Tas tieši tik vienkārši. Vēl viens jautājums ir Terzētavā. Bija kaut kas līdzīgs vaicājums. Vai farmācijas un biofarmācijas produkti varētu tikt uzskatīti kā preces ar duālo pielietojumu? Jo tieši šo vārdu kombināciju mēs nedzirdējām. To man uz sitienu būs grūti atbildēt. Tā kā aicinu rakstīt man uz e-pastu, piemēram, vai ir kolēģi Ilzai Baltmanai, un tad visdrīzākais mums būs kolēģiem jāpakonsultējās un jādod atbildi par šo. Jā, tur droši vien tāda specifika par ķīmiskajām vielām un tam līdzīgi tur jāpēta. Tad ir mūsu kolēģiem, kas vairāk tiešām pa medicīnas jomu. Man liekas, es vienkārši solidarizoties atbildēšu arī šo jautājumu, vai kaut ko var pievilkt pie divējādi pielietojuma. Mērķis nevis ir kaut ko pievilkt pie divējādi pielietojuma, bet vai inovācija, ar kuru jūs nākat uz biofotu, vai viņai ir militārais use case. Tas ir vienīgais jautājums, uz ko ir jāsaņem atbildi. Un būs eksperts, kurš pateiks, ir use case vai nav use case. Tik vienkārši. Nevajag mēģināt pievilkt pie militāra pielietojuma visu pēc kārtas šobrīd. Tas droši vien arī attiecās uz funkcionālo pārtiku. Uz jebko. Vai ir vēl kādi jautājumi? Neredzu. Jāni, vai mēs šo prezentāciju varēsim dabūt publicēšanai Biofot mājaslapā? Jā, es atsūtīšu. Ļoti labi. Un tagad ir jautājums...
Konferencēs parasti ziņo par jaunumiem, vai šajā projektā drīkst piedalīties neprezentējot atradumus, bet ievācot informāciju. Tas finansējums, kas ir biofotam, ir paredzēts, lai jūs tiešām prezentētu savus atradumus. Labi. Ja vairāk kā nav no jautājuma vietā, tad paldies visiem šodien par dalību. Ieraksts būs pieejams Biofot mājaslapā, tiklīdz kā būs procesēts un sataisīts failu formātā. Un, protams, arī šodienas ziņojuma faili visi būs pieejami Biofot mājaslapā. Paldies visiem par dalību.